Mēs ar ģimeni dzīvojām netālu no Biķernieka trases, Juglas rajonā. Un, teiksim tā, manam tēvam bija nosacīta interese par tehniku. Jā. Biķernieka mežā rūc motori, sāk būvēt Biķernieka trases, mēs nācām skatīties, kā tas notiek. Visi jau gāja kaut kādos pulciņos skolā un tā tālāk, un tad mēs ar Kārli Miķelsonu aizgājām uz Pionieru pils kartingistu pulciņu. Esat noteikti dzirdējuši cilvēku sakām: manā laikā bija šitā, es savā laikā tā, mūsu laikos bija labāk. Arī autosportā biežāk ir tā, ka cilvēks tikai kādā savas dzīves nogrieznī kādu brīdi tam pievēršas un pārējā laikā dara ko citu. Tad arī tajā pārējā laikā nākas citiem stāstīt par tiem saviem laikiem, kad viss bija labāk. Taču ir daži izņēmumi. Eksistē cilvēki, kuriem viss ir viņu laikā un visu laiku. Tādi cilvēki, kur visu mūžu pamanās būt autosportā. Es vienu tādu pazīstu. Viņa vārds ir Andris Štāls. Es savā laikā esmu braucis ar viņu kopā golfa kausā. Es jau 15 gadus daru citas lietas, bet Andris joprojām ir autosportā. Viņš vada komandu Russo Balt Racing Team, un jūs varbūt pat labāk pazīstat viņu meitu, Karlīnu Štālu, kur arī visu laiku autosportā. Bet sākās viss tā. Apmēram gadu bija tikai jāvīlē, jāskrūvē, jāsiekalojās un jālaizās, kā lielie puiši jau kaut kur brauc. Un tad tas svinīgais gadījums, kad tev iedod pabraukt. Un tad viss stāvēja lielā rindā. Es atceros, kā šodien tas bija pat ziemā un augstums un viss pārējais un viss sala un dabūja tur izbraukt un tā tālāk. Nu jā, un tad tas nākošais uzdevums pašam bija jāuzbūvē savu gokarts. Toreiz ļoti daudz palīdzēja, kad mēs braucām ar kartingā uz treniņu nometnēm uz Kandavu. Tās bija ļoti smagas treniņu nometnes, kur tiešām Jurševskis mūs dzina kā dzīvniekus, jā, teiksim tā. Jā. Tad bija tie laiki, kad Arnolds Dambis vadīja to Latvijas izlasi, jā, un ļoti daudz jau bija jāsaprot pašam. Un teiksim, bija jāpielieto smadzenes, kā analizēt, ko tu dari pareizi, ko tu nedari pareizi. Un tad bija tā moda, kad jauniešiem visiem tad vajadzēja driftā braukt, jā, un tad likās, ka baigi ātri, un tad tur uz tiltiņa sanāca cilvēki skatīties, kāda cirka rādīs tie bērni atkal, jā, teiksim, ar tām formulām, jā, tur no kantas līdz kantei plakaniski, jā, bet tad nāca treneris Elmo Salms, kas vienkārši deva pausīm, jā, viņš teica, ja tu neiemācīsies braukt cilvēcīgi, tad tu vispār nebrauksi, jā, tu būsi par aktieri, jā, un es saku, bet man tā ātri iznāk, jā, bet tu pamēģini tā, tad iznāks vēl ātrāk, jā, un tiešām iznāk ātrāk, kad nav skatītājiem smuki, jā, bet stipri ātrāk iznāk. Es jau vēl īsti nezināju, ja, kas būs tālāk, un tad man kaut kā izdevās iemanīties, ka rādīja to Frankenheimer filmu, pa to pirmo formulu nebija jau tie gadi, ja, tur viņi bija aizliegti līdz 16, ja, tad bija kaut kādi 11, 12, bet tad tajā pūlī izdevās kaut kā tikt tur iekšā, un tad pēc tās filmas noskatīšanās bija 100% pārliecība, kad es braukšu ar formulām, braukšu sacīkstēs, un kad viss tas būs nopietni, un braukšu kādreiz Monaco Grand Prix un Spa un Monzā, ja, un lai cik tas nebūtu īpatnēji, tad gala rezultātā tas viss piepildījās. Protams, ne ar pirmo formulu, bet augšminētajās vietās ir būts, ir braukts. Iziet ārā no parastā cilvēka domāšanas, darbs, mājas, skola, ja, teiksim, šeit ir ceļojumi, cīņa, adrenalīns, ja, teiksim, nu, protams, arī pamatīgs riska faktora daļa, ja, teiksim, jo toreiz jau tas viss bija ļoti nedrošs, trases bija nedrošas, mašīnas bija nedrošas.
Toreizējais Jūrmalas DOSAF vadītājs Jānis Ruštāns man piedāvāja, ka viņš tā kā ar šo mašīnu braukt tikai Savienības čempionātā, un es tad varētu tā kā jaunais daudzsološais piedalīties visās pārējās gada sacīkstēs. Nu, protams, kad tika aizmirsts par kartingu, aizmirsts par visu, tikai formulas. Bija mēneši, kad netika izlīsts no garažas, un kad strādājot garažā nemaz nepamanīja, kad ir zaļas lapiņas uzplaukušas kokos, un ka tūlīt ir jābrauc ārā un kaut kas tā jādara. Autosportisti visos laikos ir bijuši apģērīgi ļaudis un mācējuši visādi izgrozīties. Spējas, kas ļauj apdzīt pārējos trasē, palīdz arī dzīvē izmantot esošos apstākļus maksimāli savā labā un nebaidīties riskēt. Vienu vai divas mašīnas gadā varēja dabūt no DOSAF, jā, bija tās lietas, ko nevarēja dabūt. Labs ekipējums, Weber karburātori, tur labas eļļas, nedegošie tērpi, ķivers, tas viss bija jāpērk ārzemēs, protams, par savu naudu. Naudas tika iztērēts diezgan daudz, toreiz mēs vērtējām to Volgās apmēram, jā, cik maksā viena Volga. Un tad gadā pāris Volgas aizgāja arī no savas kabatas, jā, teiksim tā. Grūti iedomāties, kā padomju laikos, kad parastam ļaužam pat nepietika naudas motociklu iegādēji, viltīgi autosportisti pamanījās iztērēt savai kaislībai milzīgas naudas summas un sarūpēt neiespējamo savai sporta tehnikai. Man ir bijis tā, kad jāiet Savienības čempionāts, ir tie 4 motori bijuši, un pēc kontrolu laikiem uz sacīkstu vairs nav neviena. Un ir palikusi tā pēdējā nakts, ka no tiem 3 vai 4 ir jāsaliek viens, ar ko iziet uz sacīkstiem, un tad tur naktnēs gulējis, un tad tu visu to esi izdarījis, tu vēl rīt gaismai austot uz šosejas esi izbraucis pamēģināt, jā, vai tur viss iet, nu tā tas viss ir, jā, bet droši vien, ka laiki ir mainījušies, un prasīt no jauniešiem, mūsdienu jauniešiem, lai viņi mācētu skrūvēt, ir pa daudz prasīts, jā, bet tas, ka viņiem ir jāsaprot, kā tas viss strādā, konstrukcija, uzbūve, un teiksim tā, ir ļoti nepatīkami skati, kad bērniņš pēc treniņa vai sacīksts sēž un skatās, kā viņa tēvs mazgā to braucamo, jā, nu, laikam, ka tas būtu jāizdara pašam. Tad neatkarība, tad strauji masveidības sarukums, un palika ļoti garlaicīgi, kad tu brauc biķernieku trasē, pēc piereduma seko trasei, seko instrumentiem, un seko arī spoguļos, bet spoguļos jau neviena nav. Ja tu esi autosportā, būtu labi, ja dēls turpinātu tēva karjeru. Tā vismaz parasti cilvēki domā, bet Andrim ir 2 meitas. Abas braukušas kartingā. Talantīgāk izrādījās vecākā meita Karlīna. Viņai autosportā ir tik labi panākumi, ka neviens Andrim nevar teikt, ka būtu tev dēls, tad gan varētu viņam ko iemācīt. Karlīna gāž stipri ātrāk par vairumu vīriešu, un arī autosportā ir tikusi daudz tālāk nekā kāds čalis varētu cerēt. Cik es tajā laikā Latvijā braucu, tad Karlīna vienmēr bija kā fans, vienmēr bija tur krekliņš apzīmēts, jā, un karoga un vispārējais, jā, un tad vienreiz bija tā tradīcija, ka mēs vizinājām to sponsorus un līdzjūtējus un tā tālāk, es paķēru Karlīnu līdzi un tur pa mototrasu pie tām braucām, kur večiem iekšas griežās riņķī, jā, sponsoriem vienviens nāca un tā tālāk. Un tad Karlīna izturējās tā ļoti patika viņai tas, un viņai nelabi duša nepalika, un viņa teica, varbūt var bišķi ātrāk pabraukt, un tad pabrauc ātrāk, varbūt vēl var ātrāk, nu kaut kā tā, un tad es sev biju nopircis kartingu, lai brauktu, no labi kartingu, lai brauktu hobiju līmenī, pa sestdienām, svētdienām formu uzturēt, un tad viņi man atņēma to kartingu, jā, un tad nāca strīpa ar ļoti labiem treneriem, un kas arī viņi izveda saulītē. Šobrīd tas ir bagāto cilvēku teiksim, sporta veids, jā, un negribētu teikt, ka sponsori būtu aktīvi, jā, vispārējā krīze, un Karlīna ir arī viens no retajiem piemēriem Eiropas autosportā, ka tomēr kaut kādā formā to var darīt pa brīvu, jā, teiksim tā. Nu, viņi ir pēdējā mirkļa braucējs,
kad pazvana un saka, ko tu dari šai nedēļas nogalē. Nu, it kā neko. Nu, vai tu vari atļauties nopirkt biļeti, lai atbrauktu uz Zandvaru, teiksim. Jā. Nu, jā, bet tas arī ir smagi, jo tev, nu, teiksim, tās pārsvarā endurance sacīkstes, ja, kur tev ir atkarīgs no pārinieka, kur ir viss atkarīgs no dažādiem faktoriem, bet tā tomēr ir iespēja, citiem vārdiem sakot, viņi savā dzīvē ir nopelnījuši to, kad viņi kaut kādā formā var braukt labu līmeņu sacīkstes pa brīvu. Man tas ļoti jauks draugs ir Holandē, kas, tad, kad viņš man to teica, tad viņam bija 66 gadi, tagad viņam 69. Viņš man vienreiz prasīja, Andri, cik tad tev gadu? Es saku, man tā 50. Viņš saka, nu tev īstais brīdis ir atsākt autosportista karjeru. Ja? Nu, nekad jau nevar zināt, kad kaut kas notiks, jo patīk braukt ātri. Ja? Un izmēģināju šo mašīnu, nu, faktiski var nobraukt tikpat ātri, kā kad man bija 18 gadi. Ja? Nu, tagad ir riepas labāks un iespējas uztaisīt labāku motoru tādā veidā. Mēs, kas pat sekojam autosportam, varbūt neesam pamanījuši Andra idealistisko skatu uz dzīvi un autosportu. Andrim ir savi sapņi un mērķi. Viņš cer, ka autošosei Latvijā var pacelties kvalitatīvākā līmenī nekā braukšana ar veciem golfiem, civikiem un bembiem. Iespējams, mēs nekad nebūtu redzējuši biķerniekos ne leģendkāra autiņus, ne midžetu, ne radikālu. Ja ne Andra ideja, ka cilvēkiem jāparāda kas labs, lai viņi zinātu, pēc kā tiekties. Tā, kad tu šķērso to finišu līniju labā vietā vai vinnējot, tad tev gribās uz viņas apstāties un pakarāties, jā, teiksim. Bet jā, viss ir laime ir dzīvot, laime ir visu to darīt, laime ir to organizēt, izbaudīt, jā. Nu, tas ir vienkārši kaifs.